Lasa laiks. Turpinājumā jaunumi jauniem lasītājiem. Mikas Kerenena grāmata Noslēpumainais puķu čiepējs un feļu autora Džeronīmo Stiltona jaunākā grāmata Mīlestība ir kā sievs. Bet raidījuma izskaņā konkursa sadaļa. Turpinām ieklausīties literātes Kristīnas Zilziņas grāmatu vērtējumā. Grāmatplaukts jaunākiem lasītājiem, un šajā grāmatplauktā mēs ierindosim vispirms šādu grāmatu, kuras darbība norisinās Igaunijā. Tas jau šķiet interesantāk. Zupas ciemā. Un Zupas ciems kā ģeogrāfiska, vismaz literārā ziņā pastāvoša vieta, varētu atlaust atmiņā tiem, kas ir lasījuši iepriekš latviešu valodā iznākušo Mikas Kerenena grāmatu Nozagts oranžs divritens, kur darbojās tie paši varoni. Mārija, viņas franču buldogs, vārdā Matīs, kura īstais vārds dokumentos ir Buffalo Bills, un vēl 2 citas meitenes un 3 puikas. Un šie jaunieši nodarbojas ar tādu nelielu detektīvēšanu, bet paralēli detektīvu darbam viņi arī diezgan cītīgi vai mazāk cītīgi mācās Zupas ciemu skolā. Protams, trenējas, un Marija, piemēram, šajā grāmatā pamanās gan cītīgi dejot baletu, ko viņa dara jau no agras bērnības, gan kļūst par vārdsargu puiku futbola komandā. Bet vispār grāmatā Noslēpumainais puķu čiepējs ir ļoti, ļoti jauks sižets. Man liekas, ka šī varētu būt tā grāmata, kur jūs varat tā nejauši nolikt mājās savus skolniecības. Ja drīz būs pabeidzis mācības, būs priekšā no lasītāju vecuma. Es teiktu, no pirmās, ja jau tā cītīgi normāli var lasīt tekstu. Un līdz kādai 7. jā, 6. Tātad var šo grāmatu nolikt un izties. Tas nemaz nav darīts, un tas ir netīšām gadījusies. Te viss sākas ļoti tā vienkārši. Marija uzzina, ka viņas kaimiņi, botaniķi, ir nobežījušies par to, ka Zupas ciema apstādījumos sāk pazust tur tikko iestādītie reti augi, un izrādās šī pazušana nenotiek tikai šodien, bet jau gadiem ilgi kāds nezināms ļaundaris mēdz no jaunajiem stādījumiem izrakt pašas retākos augus un aizstiepties nezināmā virzienā. Bet kāpēc tas ir svarīgi tieši tagad? Tāpēc, ka uz Zupas ciemu ies prezidents Kreiens, kur piedalīsies Igaunijas prezidents, un mēs taču zinām, cik tagad ir populāri tā skriešana. Visi skrien maratonu, visi skrien tāpat vietu, no rīta un vakaros, un tātad skrien arī prezidents. Vismaz Igaunijas prezidents skrien pilnīgi noteikti, un izrādās tieši to pašu dara arī Somijas prezidents. Tautu draudzības vārdā viņi ir nolēmuši paskrieties pēc Zupas ciemu, turpat par ezeru maliņu, un tātad visi Zupas ciemieši varēs viņu satikt. Un, protams, būtu jau ļoti labi, ja pirms tā prezidentu skrējiena būtu skaidrs, kur tad paliek labākie ziedi no apstādījumiem. Un tā Zupas ciemieši, jaunākā paudze, no viens puses ķers pie izmeklēšanas, un no otras viņiem ir arī sava bērnu pusauģu slepenā dzīve, par kuru vecākiem ir diezgan miglaini apjausmi. Man ļoti patīk tas, ka tās grāmatas, viņa darbība norisinās mūsdienu Igaunijā. Un
Un tas ir diezgan liela svara, jo tad, kad es savai meitai vēl pirms pāris gadiem devu lasīt to pašu Vārņēlas repu, kas man likās tiešām ļoti saistošs no sākumā, kad viņa nāca un teica, un kas ir Pagrītis, un kas ir Zekseris, un kas ir tas, un kas ir šis. Un es sapratu, ka tiešām viņai vajag skaidrojošo vārnīcu, un arī tad, kad es sāku skaidrot pārāk gari, bērnam jau vienkārši acis vairs ciet. Un tāpēc, jā, ir ļoti labi, ka ir grāmatas, kas raksta un stāsta par mūsu dienām, par bērniem tepat un tagad, un Mika Kerenens un viņa noslēpumainais puķu čiepējs, tāpat kā Nozagts oranžs stilritenis, ir īstās grāmatas, ko iedot saviem mazajiem skolnīciņiem. Es tikai piebildīšu to, ka, jā, interesanti, ka šeit ir arī attēlota karta iekšā, un man vienmēr agrāk bērnībā patīk tās grāmatas, kur ir šīs kartas, un es varu iztēloties darbības vietu, šajā gadījumā Zupas ciems. Bet atver vaļā šo karti, un šī karte atgādina arī kaut ko citu. Mūsu ceļu uz mājām ir botāniskais dārzs, un izskatās par lietu kā Pārdaugavā, te aiziet Circienu iela, bet nē, tas ir Zupas ciems. Jā, un tas teiktais par grāmatu Noslēpumainais puķu čiepējs.
Es reizēm domāju, pat apskaužu, varbūt Džeronīmo